Sveiki, brīnumdari! Vai tu pazīsti kādas latviešu zīmes? Jumis, auseklis. Ir viena latviešu māksliniece, mūsdienu tagad dzīvo, kura glezno ļoti skaistas gleznas ar latviešu zīmēm. Viņu sauc Brigita Ektermane, un mēs šodien iedvesmosimies un veidosim darbiņu līdzīgu viņas darbiem. Kas tev būs šodien nepieciešams? Tev šodien būs nepieciešama folija. Es to nogriezu un nostiprināju uz kartona. Balts papīrs vai audums. Ota, dzeltenā krāsa, parastās gošas. Ja tu strādā ar audumu, var izmantot auduma krāsas. Zilā krāsa, ausu kociņš un labs noskaņojums. Lai sāktu darboties, iepazīsties ar Brigitas Ektermanes darbiņiem, un tad tu sapratīsi, ko mēs veidosim. Nu, lūk, sāksim ar dzelteno krāsu. Man ir šķidrā veidā. Es vienkārši uzpilnāšu virsū. Tu vari ar otu likt virsū krāsu un ņemšu zilo un veidošu apli. Es vēlos apļa kompozīciju. Tātad mans darbiņš būs apaļš. Tagad es ņemu otu un sāku no viducieša. Veidoju tādu kā saulīti, un tagad pamazām arī ņemu zilo krāsu un velku ar apļa veida kustībām. Redzi, krāsa pamazām arī sajaucas un veidojas kāda krāsa? Pareizi, zaļa. Jo sajaucot divas pamatkrāsas, dzelteno un zilo, veidojas zaļā krāsa. Es noņemu krāsu tur, kur es redzu, ka tās ir ļoti daudz. Atstāju dzeltenumu iekšā un veidoju apli. Varbūt viņš tev nebūs tik ļoti apaļš, bet centies to veidot. Lūk, ir gatavs. Otiņu liekam malā un ņemam rokā ausu kociņu. Tā var to nosaukt. Mēs šodien izmantosim vairākas latviešu zīmes. Šī ir Brigita Ektermane. Viņas gleznās ir daudz latviešu spēka zīmes. Apskaties, cik daudz tās ir. Varbūt kādu no zīmēm tu atpazīsti. Papēti tās. Pirmo mēs izmantosim māras līkloci. Mēs veidosim divus blakus. Nozīmēsim tos vairāk. Māras līklocis simbolizē dzīvības nepārtrauktību. Kaut kas sākas un turpinās, un tā līdz bezgalībai sākas un turpinās. Uzzīmēšu vairākus.
To zīmēt ir viegli, tā kā putniņi lidojošie. Māras līklocis, atceries. Izpēti šo gleznu, vai tu redzi? Māras līklocis. Uzspied pauzi un parādi. Māras līklocis bieži vien zīmē arī uz maizes. Dieva svētību tas nozīmē. Piešķīra drošību un arī zemes spēku piešķīra. Tagad mēs izmantosim arī dieva zīmi. Tas ir nepabeigts 3 stūris. Dieva zīme saglabā veselību un arī tāpēc arī saucās par dieva zīmi, ka tā ir saikne ar augstākiem spēkiem. Tā domāja senlatvieši un vēl joprojām tā arī domā. Tā arī domā mūsdienu cilvēki. Bet tagad mēs ar tevi izmantosim mākslas tehniku, kura saucās monotīpija. Vārds mono nozīmē viens. Monotīpija nozīmē, ka mēs iespiedīsim darbu, vienu darbu. Mēs uzliksim virsū lapu un kārtīgi to piespiedīsim ar rokām. Kārtīgi piespiežam visos stūrīšos. Ja tu zini, kas ir printeris, tad tu saproti, ka darbiņus var printēt vairākus vienādus, bet monotīpija ir tāds veids mākslā, kur var zīmēt uz cietas virsmas ar krāsām, un tad uzliekot vai no audumu vai papīru, novilkt to, tā saucamais, vienu reizi. Skaties, kas man ir sanācis. Krāsas mazliet izžuva, bet izskatās ļoti interesanti. Tu vari pamēģināt vairākas reizes un arī zīmēt vairākas zīmes vai arī citus zīmējumus. Ja tu izdarīsi to uz auduma, tad tev sanāks ļoti skaista salvete uz galda. Šo foliju tu vari izmantot atkārtoti. Notīri visu ar mitro salveti, pēc tam ar sauso visu nosusini un atkal glazno ar tām krāsām, ko tu vēlies. Tik īsa bija mūsu šodienas nodarbība, bet tik interesanti. Monotīpija un Brigita Ektermane. Tiekamies nākamreiz brīnumdarī. Seko manam YouTube kanālam.